Kolēģi, par godu ģimenēm runājot, par mūsu demogrāfiju. Nacionāla apvienība par to ir gadiem runājusi. Šobrīd aizvien vairāk un vairāk katrs saprot, ka tā ir ļoti nopietna problēma mūsu valsts ilgtermiņā pastāvēšanai jau tuvākajos gados. Daudzi no jums ir apmeklējuši Domnīcas Lāzeru seminārus, darba grupās, tā skaitā, kad bija saruna arī par sagaidāmām iedzīvotāju skaita izmaiņām Latvijā. Daži skaitļi 2025. gads pret 2040. gadu. Iedzīvotāju skaita izmaiņas vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem. No 0 līdz 14. Rīgā, labi, sākšu savādāk. Sāksim ar Pierīgu. Pierīga vienīgā, kur nedaudz pieauga. Bet kopumā Latgalē mīnus 36%. Mīnus 36%. Vidzemē mīnus 35,7%. Kurzemē mīnus 27,3%. Zemgalē mīnus 26,1%. Rīgā, ieklausieties, Rīgā mīnus 42,3%. Tepat nav izglītības ministrijā nekādas reformas jāveic skolu tīkla optimizēšanai. Vienkārši nebūs fiziski to bērnu, kas mācās. Un Latvijā kopumā mīnus 23,9%. Mīnus 23,9% iedzīvotāju skaita izmaiņas. Mēs mandātu komisijā diskutējām par to, ka Labklājības ministrija sūdzas, kad satiksmes ministri nesaskaņo 90,000 eiro dēļ šo godu ģimenes karti par jaunāko bērnu. Tikmēr, kamēr jaunākam bērnam iestājas 18 gadi vai kamēr viņš nebeidz studijas, tikmēr šai ģimenei šī goda ģimenes 3+ karte. Es diezgan droši varu pateikt, ka nav ilgi jāgaida, ka mēs no šīs Saeimas tribīnes runāsim par 2+ karti. Par 2+ karti un par to, ka mēs apsveiksim katru ģimeni, kur piedzimis kaut kā pirmais bērns. Ļoti daudz ģimenes, kur nav bērnu. Mēs paralēli runājam arī par migrācijas politiku. Nebūs, kas strādā objektīvi, jo nav darba vecumā cilvēku. Mums nāksies to migrāciju tiešām jēdzīgi atrisināt. Un tie būs ļoti sāpīgi nepatīkami lēmumi. Nevis tā kā šobrīd notiek haotiski. Tāpēc es tiešām arī ar cerībām raugos arī uz izmeklēšanas komisiju, ko vada kolēģi no Nacionālās apvienības, un ka mēs kopumā atradīsim tādu saprātu risinājumu. Bet attiecīgi par to, kāpēc un kādēļ šobrīd neatbalstam godu ģimenes, man tas absolūti nav saprotami. Resursi šobrīd valstī, kā mēs redzam pēc ministra prezidentas VIP apmeklējumiem, ir vairāk kā vajag. Un kā raksta man komentāros arī sociālos tīklos Hosam Bambu Merī padomnieki, ka mēs tur pārmetam, kad ir iztērēt gan arī 6,000 eiro par uzgaidāmās telpas VIP apmeklējumu, kad jūs nevajag to nabagmājas domāšanu jums tā kā piekopt. Tā arī raksta. Bet 90,000 nepiešķir, lai satiksmes ministrija varētu saskaņot 3+ kartes. Respektīvi, kolēģi, pavisam droši, kad nāksies meklēt daudz nopietnākus resursus, lai atbalstītu jaunās ģimenes, lai tās ģimenes, kuras šobrīd šaubās paplašināt savu ģimeni, laist bērnus pasaulē vai nē, lai justos drošāks par savu nākotni. Mēs nevaram nogarantēt visu ģeopolitisko drošību, bet ekonomisko drošību un sociālo drošību mēs noteikti varam nogarantēt. Un nāksies konkurēt arī ar citām valstīm arī sociāla atbalsta jomā. Jo tikai un vienīgi sociālais atbalsts nav vienīgais stimuls. Tās sajūta ir par drošību, par to, ka nākotne izskatās cerīgi. Tāpēc arī aicinu atbalstīt konkrēto mandātu komisijas priekšlikumu šo attiecīgi tautas iniciatīvu nodot tālāk, un nevis nodošanas pēc, un nevis, lai mēs 10,485 pilsoņiem, kuri parakstīja, varētu pateikt, jā, ka mēs esam ieklausījušies, atdevuši komisiju, un komisijā pie viņas strādā, bet tiešām atrast risinājumu, lai jau šī sasaukuma laikā šīs problēmas būtu novērstas un attiecīgā 3+ ģimenes karte būtu pieejama tiešām visiem tiem, kuriem ir šie 3 bērni, neatkarīgi no tā vecākiem ir jau 18 gadi vai nav. Paldies!